Tā nav taisnība. Kad BMW brauc arī mierīgi cilvēki? Protams, kad brauc. Protams arī, jā. Piemēram, man vecmāmiņa. Pagaid, Džek, jā, mana sieva. Jā. Kā kurš? Atkarīgs no cilvēka. Kalējā piedzīvi. Jā, lai normāli driftu var izņemt. Jauda, aizmugur vēl pašā. Pakaļ piedzīvi. Es jā, esmu Dažreiz. Šis stereotips vainīgs ir nevis mašīna, bet šofers vainīgs. Es uzskatu, ka nav. Vairāk ir, ka BMW patraucē vadītājiem. Jā. Tā mūs ap pirkstiem nopakstīt. Tā būtu diskriminācija, tā nebija. Jā, vēl Audi var par reizēm kaut kur ielaist arī. Jā. Galvenais, nesasitiet savus bembers, nenositiet citus ar saviem bemberiem un nebrauciet dzērumā. Jā. Neiebrauciet auzās. Silināt riepas vairāk. Riepas nāk un iet, bet BMW paliek. Tā, lai silā vairāk nāk. Un lai maskaļums mums tik traki netrankā. Mēs taču mierīgi braucēji esam. Vai Bauskā ir daudz sieviešu, kurām ir šāda mašīna? Jā, es domāju, vairāk nekā citās pilsētās. Tātad tu arī vari piekrist tam, ka Bauska ir BMW pilsēta? Noteikti. Kā tev radās ideja personalizēt šo mašīnu, uzlīmēt savu vārdu un puķītes? Tas noteikti bija tāpēc, kad bija daudz šādas mašīnas Bauskā un man gribējās ar kaut ko izcelties, lai mašīna ar kaut ko atšķirās. Īstenībā varbūt interesanti. Savā veidā jā, jo automašīnas atrodas parasti tādās vietās, kur viņas var ērti lietot, respektīvi arī ērti apkalpot. Tāpēc es pieļauju domu, ka Bauska varētu būt viena no tām pilsētām. Es domāju, tas ir sena dienu stereotips, kad es pieļauju domu, ka atsevišķas klientu grupas tik tiešām brauc ar šīm mašīnām ātrāk. Tas varētu būt viens no iemesliem, kurš, starp citu, mūsdienās vairs nebūtu nav tā. Bet otra lieta ir arī tā, ka šī automašīna, būsim reāli, viņa arī ir diezgan dinamiska, un tāpēc dažreiz arī neviļas sanāk ātrāk pabraukt ar BMW. Es
es domāju, ka visu izsaka šis sauklis bauda braukt, un tas pats ir arī vāciski Freude un Fahren, un es domāju, ka tas lieliski izsaka to, kāpēc šī automašīna ir īpaša, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc cilvēki, kad ir pamēģinājuši BMW automašīnu, tad pārsvarā jau ļoti reti, kad pārsvarās kādu citu automašīnu.